Labdien! Mani sauc Evelīna Bāvarāna. Es mācos Gaigavas pamatskolas 6. klasē. Piedalos folkloras kopā Kuriniņš, pasaka, vecītis un vējš. Vecītis reiz sēdēja savā mājā, bet tad, nes no kurienes sacēlās stipras vējš un norāva mājai jumtu. Vecītis nezina, kā lai tagad dzīvo, un viņš nolēma, ka es iešu sūdzēties pie paša vēja. Tā nu viņš gāja dienu, nakti, līdz meža vidū ieraudzījis maza māja. Viņš iegājis tajā, ieraudzījis saimnieku, tam prasīja. Vai nezini, kur dzīvo vējš? Es esmu pats vējš. Es atnācu pie tevis sūdzēties. Par ko tad? Vējš manai mājai norāva jumtu. Nezinu, kā lai tagad dzīvoju. Tu tik nedusmojies. Man netīšām. Aiz spārna aizskērās. Atlīdzībā ņem šo lakati. Kad tu viņu uzklāsi uz galda vai zemes, tur parādīsies daudz ēdienu un dzērienu. Vecītis pateicās par dāvu un aizgāja uz savām mājām. Tā viņš dalījās ar saviem draugiem un radiem. Bet tad par to uzzināja ķēniņš un aizsūtīja savus ļaudis atņemt nabaga vecītim lakati. Un tā arī viņi izdarīja. Vecītis gāja pie vēja. Ķēniņš man atņēma lakatiņu. Nezinu, ko lai tagad iesāku. Ņem šo stabuli. Kad tu tajā stabulēsi, tad ķēniņš tev uzreiz atdos lakatiņu. Vecītis atkal pateicās par dāvu un aizgāja uz māju. Bet, kad ķēniņš uzzināja, ka vējš ir iedevis stabuli, tad viņš uzreiz aizsūtīja savus ļaudis atņemt to viņam. Bet tad vecītis sāka stabulēt, un visi sāka dancot. Tad ķēniņš aizsūtīja vēl vairāk ļaužu atņemt stabuli, bet viņi visi gribi vai negribi sāka dancot. Nu, ķēniņš tādiem jokiem negrib ticēt, un viņš pats ar savu sievu aizgāja pie vecīša. Tad vecītis atkal sāka stabulēt. Un ķēniņš dancoja, līdz krita gar zemi un gaužām lūdzās. Atdosi lakati? Vecītis prasīja. Atdošu, ķēniņš vaidēja. Tā arī vecītis dabūja savu lakatiņu, dzīvoja ilgi un laimi. Anekdote. Skolotājs prasa skolēnu. Cik ir viena grāmata plus viena grāmata? Skolēns. 2 grāmatas. Skolotājs. Cik ir 2 grāmatas plus 2 grāmatas? Skolēns. 4 grāmatas. Skolotājs. Tad paņemsim mazliet grūtāk. Cik ir 138 531 grāmata plus 27 833 grāmatas? Skolēns. Bibliotēka. Atgadījums no manas dzīves. Kādu ļoti saulainu dienu. Mēs ar brāli, protams, ka sēdējām istabā un skatījāmies telefonus. Bet tad mamma mūs izsūtīja ārā. Protams, lai mēs nesēžam telefonus. Bet mēs jau esam tādi viltnieki un pakluso nočiepām telefonus uz ārā. Tā nu mēs pastaigājāmies pa ceļu. Es paskatos uz priekšu
domu lielu mācību, ka ir jāskatās zem kājām. Paldies!